Hei, hei, mans vārds ir Gunita Legzīnas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 118. rubrikas darīti ir radīti nejaušīgi nāk sērijā. Šodien, atrodoties starp dažādas pakāpes gatavības tomātiem, vēlos parunāt par termiņiem. Tagad, kad esmu jau vairāk kārt izsludinājusi savu jaunā romāna pabeigšanu, manuskriptu nosūtīšanu izdevniecībai, līgumu parakstīšanu, arvien biežāk saņem jautājumus, kad tad beidzot būs tā grāmata. Bet, mīļie, tas tiešām nenotiek tiek ātri, tie ir vairāki mēneši. Un kā jau es esmu stāstījusi, lielākai daļai manu grāmatu tie ir bijuši tāpat kā grūtniecībai 9 mēneši no izdevniecības jāvārda līdz taustāmai grāmatai. Rekords bija pareizais laiks, ko mēs iespējām 4 mēnešos. Nu, tad varat aptuveni parēķināt, cik tas laiku prasīs. Un sevišķi izdevniecībā, kur to grāmatu ir daudz un kur ir jāgaida rindā, lai tiktu pie redaktora, tāpat pie korektora un tādā veidā. Bet vēlos padalīties ar vienu pieredzes stāstu no savas profesionālās personīgās darbības. Reiz pie manis vērsās kāda dāma, kura teica, ka viņa raksta grāmatu, bet tūlīt tuvākajās dienās pabeigs. Tas bija šķiet 30. novembrī, kad viņa man uzrakstīja. Un ka viņa ir pieteikusi tipogrāfiju 7. decembrī. Tad parēķiniet, 30. novembrī viņa vēl raksta. Tuvākās dienas, tātad 1. 2. decembris, kad viņi pabeigs. Tur pa vidu vēl bija brīvdienas, kuras, protams, ir jāatpūšas, nevis jāstrādā. Nu, tātad 1. 2. 3. 4. Nu, tātad 5. decembrī es saņemtu manuskriptu, kurš man būtu līdz 7. decembrim jāizridē. Tā tas nenotiek. Es tā arī uzrakstīju, ka tas nebūs tik fiksi. Un neesmu pasakojusi, bet neesmu arī pamanījusi, ka tā dāma būtu šo grāmatu izdevusi. Nu, tā kā vai nu viņu nobiedēja termiņi vai kaut kas cits, bet jebkurā gadījumā tie ir vairāki mēneši, tā kā apbruņojamies ar pacietību. Nu, varbūt, es ļoti ceru, ka šogad tā grāmata iznāks, bet, dzīvosim, redzēsim. Tā kā tiekamies. Čau, čau!